Vienu rītu pie Riga Brain durvīm pēkšņi atskan zvans. Es skatos, uz klientiem nevajadzētu būt vēl šajā momentā. Atver durvis, un tur mans draugs stāv un saka, es te garām gāju un gribēju te vienkārši brokastu bulciņas ienest. Maza, patīkama lieta, ka šis mazais pārsteigums, kas rada patiesu prieku par šīm lietām. Un tas, protams, padara to dienu īpašu. Un te ir tā interesantā daļa par to, kad tu noteikti zini, kad labie darbi patiešām maina mūsu smadzenes. Un zinātnieki, protams, ir atklājuši, ka kāda lieta pozitīvi izdarīta citam, vai kaut ko jauku citam mēs daram, mūsu smadzenes izdala dopamīnu un oksitocīnu. Tos pašus hormonus, tos pašus hormonus, kas rada mums šo prieku, tādu piederības sajūtu, laimes sajūtu un pat mazina arī stresu. Un kā tas strādā? Ne tikai vienā virzienā, bet tas strādā abos virzienos. Tātad gan devējs, gan saņēmējs tiek ietekmēts pozitīvā ziņā. Un kāds mums izdara kaut ko labu, arī mūsu smadzenēs notiek tie paši procesi. Varētu teikt, nevis pat varētu teikt, bet tās ir ķīmiskas izmaiņas. Mēs kļūstam laimīgāki, mierīgāki, un pat mūsu imūnsistēma sāk darboties labāk. Un labais ir lipīgs. Kad mēs paši piedzīvojam kaut ko tik sirsnīgu, mēs gribam šo sajūtu nodot tālāk. Un tas vairo šis labais. Un varbūt tieši šodien ir tā diena, kad tu vari kādam vienkārši iepriecināt kādu mazo lietiņu. Vai tas veikalā, vai darbā, vai mājās, vai skolā. Vai tādu patiesi labu mazu žestu. Smaidu. Varbūt pat labu vārdu vai kādu komplimentu pozitīvu. Varbūt arī rīta bulciņa vai pēcpusdienas kādu uzskodu. Jo mazas lietas rada lielas pārmaiņas. Lai tev skaistu, pozitīvu dzīvi. Čau!